Nākamā lekcija būs Colina Campbell par akustiskā ietekmē uz inovatīvām mācību vidēm. Un šis tiešām ir tas jautājums par to, kādā veidā mēs varam mācīties no savām kļūdām, no citu kļūdām un arī no savām kļūdām, jo tāpēc, ka idejas ir daudz un idejas ir brīnišķīgas, bet idejas vienas pašas bez izpratnes, kāpēc mēs to darām, kad mēs to darām, kādā veidā mēs to darīsim, ir pilnīgi bezjēdzīgas. Un tad, protams, ka tikai es ceru, ka citi mācīsies no jūsu kļūdām. Jā, tad tas ir vienīgais, bet citreiz arī par to maz. Jā, un tā kā, Colin, floor is yours. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Thank you very much. Yes, you can hear me now. Thank you very much. Liels paldies par laipnu uzaicinājumu piedalīties šajā brīnišķīgajā dienā, kas arī man ir bijusi ārkārtīgi interesanta, klausoties tajā, kas tika teikts. Ir tik daudz savstarpēji saistītu lietu un idejas, un tagad es runāšu par inovatīvām mācību vidēm. Un tas ir liels izaicinājums censties un skaidrot jums, kas tas ir. Īstenībā tas ir tāds kā mikslis starp jau daudz ko iepriekš teikto. Bet es nedaudz pastāstīšu sākumā par sevi. Es esmu strādājusi Ekofonā, kas ir mācību vides aprīkojuma uzņēmums. Mēs pētam, attīstam dažādus produktus, pakalpojumus un cenšamies saprast, kas tad notiek šajās ēkās, mācību telpās, sākot no bērnu dārziem līdz universitātēm vai pat arī mājmācībās, un kā tas ietekmē un ko tas ietekmē, lai būtu veidoties laba mācīšanās vide, kur notiktu dialogs, kur ir beiggalā ne tikai labākas atzīmes, bet arī labāka komunikācija, labāka ieklausīšanās, cieņpilna attieksme viens otram. Es esmu ar Ekofonā strādājis vairāk kā 20 gadus. Un es esmu mācījies vides dizainu, un akustika bija īpašs priekšmets, tā kā papildus priekšmets tādām telpām kā šīs, kur var notikt gan mūzikas priekšnesumi, gan arī šādas konferences. Un mums papildus mikrofonam vēl ir arī īpašs akustisks dizains šai telpai, lai visi varētu mani dzirdēt. Tas par manu izcelsmi. Un es par Ekofonu uzzināju vienā gada tirgu. Tā bija arhitektūras tāds gada tirgus, un Ekofons runāja par akustiku, kas ir tik svarīga slimnīcās, viesnīcās un skolās. Un es domāju, cik interesanti, neviens man par to nemācīja universitātē. Mēs runājām par pilnīgi kaut ko citu, par arhitektūras fakultātē. Un es piegāju pie viņiem un turpināju runāt ar viņiem, un šis ražotājs rādīja dažāda veida lieluma flīzes, kā viņi vēlējās dabu ienest iekšpusē. Es 12 gadus esmu tagad dzīvojis Zviedrijā, jo Ekofons ir Zviedru uzņēmums. Es gan nāku no Edinburgas, esmu skots. Bet man ārkārtīgi patīk Ekofona pieeja attiecībā uz ārpuses ienešanu iekštelpā. Zviedrijā ir ārkārtīgi tumšs visu ziemu un daļu rudens un pavasara. Un vasarā savukārt ir tik šausmīgi gaišs, kaut arī viss ir tik skaisti, daba ir tik skaista. Tā kā Ekofons strādā pie tā, lai mākslīgais
dabīgais apgaismojums, un dabīgais apgaismojums būtu patīkams, kā arī būtu ļoti svarīga akustika. Akustiskā sajūta par atrašanos dabā, esot iekšā. Mūsu dzirde ir attīstījusies tūkstošiem gadu garumā. Un pavisam nesen cilvēks savā attīstības stadijā ir ienācis pilnībā iekštelpās. Nu, un lielākā daļa iekštelpu nav tik brīnišķīgi zīmētas un plānotas kā šī telpa. Akustikai ir tik daudz dažādi aspekti, fizioloģija, psiholoģija un citas. Mēs vēl joprojām mācamies. Es runāšu par inovatīvu mācību vidi, un tas ir gan sarežģīti. Cik svarīgi ir akustika, es par to jau esmu teicis, bet turpināšu par to runāt. Un arī pārmaiņas izglītībā, kāpēc un kas notiek. Skatāmies arī uz virkni pētījumu, piemēram, Jaunzēlandē, kā viņi arī maina un iesaka savu pētījumu rezultātus ņemt vērā citur, arī Eiropā. Runāšu vēl par dažādiem pētījumiem, piemērotajiem pētījumiem, pilotfāzēm un daudz ko mēs iemācījāmies caur jau kaut kādiem izmēģinājumu gadījumiem, papildus formālajām mācību telpām, uz neformālām mācību telpām, kur mēs mācamies ārpus klasēm. Tas arī ir interesanti, neformālā mācīšanās, un tur arī ir akustiskie izaicinājumi, kā arī, varbūt daži secinājumi vai domas par to, kas ticis jau pateikts. Manā pakļautībā ir vesela komanda, kas atrodas Eiropā, galvenokārt Somijā, Austrijā, Eiropā, bet arī Brazīlijā un Indijā. Tie visi ir zinātnieki, kā arī mēs esam partneri ar Eiropas skolu tīklu, kas apvieno vairāk kā 30 izglītības ministrijas visā Eiropā. Un šis skolu tīkls veido, vai ir arī tāds projekts, nākotnes laboratorijas, kurās satiekās skolotāji no dažādām valstīm. Un tad detalizēti pētījumi kopā ar Melburnas universitāti, inovatīvā mācību vide un skolotāju apmaiņa, domājot, kā mēs varam adaptēties, izmantojot telpas, dažādas telpas, izmantot dažādas pedagoģiskas metodes. Un tas bija arī vairāku pētnieku doktora disertācijas temats, ko tagad izmanto vairākos kontinentos, un viņu izstrādātais mācību materiāls tagad tiek testēts Somijā. Ļoti interesanti arī kādi būs iznākumi, kā skolnieki jūtās dažādās mācību telpās. Mēs runājam par skaņu un troksni. Tas nāk līdzi iekštelpām, bet citas lietas arī ir svarīgas. Vai nu gaisma, vai nu mākslīgā vai dabīgā gaisma. Cilvēkam jājūtās ērti, jābūt siltumā, gaisa kvalitātei jābūt labai, CO2 līmenis nedrīkst būt pārāk augsts, vai nu jāveidina, vai jāieslēdz ventilators. Runājot par akustiku. To var kaut kādā daudzas lietas var menedžēt, atverot logus, ieslēdzot gaismu, atverot logu.
bet runājot par akustiku, tas nav tik vienkārši, bet ir virkne risinājumu, ar ko to var izdarīt, bet Jānis par to vēl runās. Un Pasaules veselības organizācija, viņa runā par gaisa piesārņojumu. Tā ir pirmais apdraudējums mūsu veselībai, bet otrais apdraudējums ir trokšņa piesārņojums. Protams, es runāju par troksni uz ielām, bet mēs tiekam traucēti guļot, atveseļojoties un tā tālāk, jo skaņa ir visur, troksnis ir visur. Kaut gan skaņa ir kā laba, bet troksnis nav labs. Negribēts troksnis ir visur apkārt. Es varētu runāt par daudz gudrām lietām, bet skaņa nav decibelos izmērama, bet kā mēs jūtamies. Un tas ietekmē daudzas lietas. Pirmkārtām jau mūsu uzvedību. Ja tu esi kā skolotājs slikti akustiskā telpā, tev būs grūti kontrolēt skolniekus. Un savukārt labā akustiskā telpā tu vari tik ļoti necensties tikt sadzirdēts, tu vari fokusēties uz kaut ko citu. Bet mēs runājam par cilvēka veidotu vidi. Šī ir ļoti klasiska vieta, kur cilvēki, kur jūs bērnus vedot cauri, viņi noteikti trokšņos. Jo šie ir atstarojoši tuneļi, lai arī uz 30 sekundēm ir baigi forši un smieklīgi, ka bērni tur trokšņos un klapēs kājas. Mana meita noteikti tur trokšņot, cik vien var, bet ilgstoši tāda vieta nav cilvēkiem noderīga un laba. Tieši tādēļ dabā mēs jūtamies daudz labāk. Ja mēs varētu šo skaņu atstarošanos noņemt nost, tad mēs labāk justos. Mēs nejustos tā kā tādā lielā sprostā, kur skaņas atskaņojās, atlec no dažādām sienām un traucē mūsu uzmanību, novērš mūsu uzmanību. Daudzos veidos tas dod mums tāds klusums, par ko mēs šodien runājam, dod mums dvēseles mieru, ļauj mums domāt, ļauj mums pārdomāt. Un pārdomāt, ko mēs teiksim. Pretējā gadījumā jūs varbūt tikai dzirdat un pierakstat to, kas ticis dzirdēts. Par akustikas vēsturi no 1000 gadu senas pagātnes. Epidaurus un Grieķija, Grieķijas amfiteātri ir pats sākums, pats pirmsākums. Un tas bija ārkārtīgi svarīgi jau toreiz, un viņi saprata, cik svarīgi ir akustika. Un šodien, kad mēs skatāmies mūsu skolām, dažāda veida izvietotām skolām, kāda ir inovatīva mācīšanās vide, ne šeit. Varbūt šeit, bet diez vai. Bet kaut kur vidū ir vislabākā telpa, kur mācīties. Kad mēs virzamies uz atvērtāku mācīšanos, mēs varam uzlabot savu sniegumu. Es par to pastāstīšu. Ļoti interesanti šī te zaļā vieta, kas nav ārtelpās. Bet tas nav klases, tās ir tad kā neformālās vietas, kā tos var izmantot, gaiteņus un tā tālāk. Par to es tūlīt stāstīšu. Šie ir mācību vides tipi. Mācību klases, mācību vietas, mēbeles, aktivitātes. Es domāju, ka visu to jūs jau zinat. Tos Melburnas universitāte šī projekta ietvaros ir definējusi. Te redziet ir konteksts, kādas tipa skola ir šī te, cik atvērta tā ir, un tad varat
turpināt analizēt. Varbūt, ka tas nedarbojās, tāpēc, ka tev tā kā futbola laukumā ir 5-6 klases, un tur nav nekāda zonējuma. Ir nepieciešams zonējums, bet šeit pilnīgi atvērtā tipā nav zonējums, bet zonējumu var panākt ar dažādām aktivitātēm. Te nevar būt 3 lekcijas atvērta tipa plānojumā, kur visi tiek traucēti no skaņām, kuras izdala blakus esošais skolotājs. Arī dažādas atbildības, kā skolotājs. Es ceru, ka jūs neesat pārāk sastresojies attiecībā uz savu darbu, bet es saprotu, ka izvedot skolniekus ārā, jums papildinās stress. Jūs skatoties, kur te viņi palika, kurš tagad ir atpalicis, kurš ir aizskrējis pa priekšu un tā tālāk. Un jāņem vērā arī to, kā skolnieki jūtās, bet ir jāizstrādā visi šie kopējie noteikumi un kādi ir šie noteikumi, un tos jāievēro gan skolniekiem, gan skolotājiem. Jā, skolnieks var sēdēt uz trepēm vai sēdēt kaut kādā slēptajā stūrītī, ja viņš izprot šāda izkārtojuma jēgu. Īstenībā ir pierādīts, ka, piemēram, skolnieki, kuri strādāja klasē un traucēja citus, tad, kad viņiem ļauj izvēlēties vietu atvērtā plānojuma telpā, ļoti interesants vietas viņi izvēlās, un viņi tad tur nolien un ļoti labi pilda uzdoto. Studentu aģentūra, ja, kad skolnieki var dot savu pienesumu un arī izteikties par to, kādai jābūt skolu videi, iznākums ir daudz labāks. Radošums, bet tur var pielikt klāt zinātni vai bioloģiju, vai mūziku, kritiskā domāšana, sadarbība un komunikācija. Tie 4 vārdi ir ļoti svarīgi, bet ja ir tāds harmonisks troksnis un visi kopā kaut ko dara, tad tas ir labi, un tas pat ar digitālo pāreju un digitālajām prasmēm, ja skolnieki ierodās skolā un pat mācās tiešsaistē, jūs vēlaties, lai viņi komunicētu, pat ja viņi izmantos datorus, jo digitālāk mēs paliekam, jo svarīgāk ir reālā dzīvē tomēr cilvēkiem komunicēt, kā jau tika minēts. Mēs dzirdam ar ausīm, bet klausamies ar smadzenēm, un tad tur ir tā kognitīvā uztvere, kas tiek izfiltrēta. Bet ļoti daudziem šī filtrēšana prasa papildus grūtības. Kāda ir nākotnes mācību vieta? Kādas prasmes būs nepieciešamas nākotnē? Problēmu risināšana, paškontrola, pašvadība, strādāšana ar citiem, tehnoloģijas attīstības. Būtu labi, ja skolnieki jau tagad par to domātu. Digitalizācija un ChatGPT. Tas nav kaut kas, ko jūs liekat bērniem izdarīt un izmantot, bet skolniekiem jāprot arī izdiskutēt, izvērtēt radītos rezultātus. Vai tas ir pareizi vai nē, tas ir tās lietas, kas nākotnē būs ārkārtīgi svarīgas, bet lai to varētu uztvert un izdarīt, samazinātos arī stresa faktors, labai akustikai ir liela nozīme. Mēs skatāmies uz akustisko dizainu un kas ir vislabākais. Dažāda veida aktivitātes. Tagad jāizprot, kam tas būs domāts. Vai tagad tā būs lekcija, tā kā dialogs, kāda veida
aktivitātes paredzētas, vai tur skaļāk būs vai klusāks, tad cilvēki. Cik daudz tur būs cilvēki? Vai tie būs 5, 10, 15? Vai tie būs bērni ar speciālām vajadzībām? Vai varbūt, ka viņiem būs kaut kādi dzirdes traucējumi. Ir tik daudz dažādu skolnieku šobrīd, pat 15–20% klasē varētu būt bērni vai arī ir dzirdes vai uzvedības problēmām. Tad arī telpa, vai tā ir klase un tikai vai var atvērt logus, bet kas redzams par to logu un kādas skaņas par to nāk iekšā. Mēs runājam par kopēju valodu iepriekš. Edinburgas universitāte uzrakstīja lūk ko. Viņi ieteica arhitektūras dizaina uzņēmumam Skotijā nākt klajā ar šādu tabulu, kuru kopā tiek savesti arhitekti, skolotāji, skolnieki, vecāki un citi, lai izprastu to, kāda veidā aktivitātes kādā telpā ir vislabāk. Piemēram, pie ugunskura vislabāk ir sapulcēties un tad izrunāt kaut kādas problēmas. Tad tādā cellē var ļoti labi sadarboties vai izpētīt. Tad dabā vislabāk var vai sarunāties vai pārdomāt. Ja jūs esat šeit, šādā klasē, tur nav kur iet. Visticamāk, ka skolotājs teiks, sēdi mierīgi. Tiklīdz kā jums ir kaut kāda atvērta klase, jo vairāk jūs kustaties, jo labāk jūsu smadzenes strādā. Un tas patiešām būs labi nākotnē, un ir labi jau tagad, bet kad nākotnē tādas klases telpas tiks izveidotas, tad tas būs daudz labāki rezultāti. Šie ir pētījumi no Jaunzēlandes. Skolniekiem tika prasīts, kā jūs uztverat savu skolotāju, un ja jūs prasat, kas esat, kurš esat jūs, tas esmu es. Es esmu biju pasīvi iesaistīts līdz pat universitātes gadiem. Es tur piedalījos, un viss man īsti gāja garām. Es lūrēju pa logu laukā uz mašīnām un putniem. Man daudz kas bija vienalga. Lielākā daļa aktivitāšu gāja garām. Mēram 50% skolnieku nav iesaistīti. Viņu sirds nav tajā, ko runā priekšā kāds robotiņš. Tā ir tāda kā lekcija. Ir jābūt kaut kādam veidam, kā saņemt iesaisti šādās situācijās, šādās klases telpās. Pētījums no Vācijas norāda skaņas līmenis pirms tam tradicionālā mācīšana kā lekcija un skaņas līmenis grupu darbām. Skaņas līmenis šeit paaugstinājās pie grupu darba, nekāds brīnums, bet tad, kad uzlaboja akustika, ne tikai skolotāja balss tika dzirdēta labāk, bet milzīga atšķirība attiecībā uz troksni grupu darbā. Tas nozīmē, ka skolnieki vienkārši varēja klusu runāt savā starpā pie sava galda, tas ietekmēja viņu komunikāciju. Samazinājās troksnis par 10 decibeliem, un jūs attiecīgi par 10 decibeliem troksnim samazinoties uzvedaties savādāk. Ja skolotāji ir sliktā akustiskā vidē, visticamāk, ka vienīgais, ko viņi darīs, ir vienkārši runās un centīsies izrunāt visu līdz beigām. Šis laikam ir ļoti sarežģīts slaids,
bet es gribēju parādīt, ka tā ir Melburnas Universitātes pētījums par skolotāju uzvedību un iznākumu attiecībā pret skolniekiem. Un arī uztveres maiņa skolnieku skolotāju uztverē par mācīšanās procesu un mācīšanās iznākumu. Viszemākais līmenis ir tāda kā lekcija, ka skolotājs runā, bet viss tas dzeltenais, viss tas ir klases telpās. Ja skolotājs ir pietiekami entuziastisks un iesaista skolniekus ne tikai runā viens pats, tad rezultāti var būt daudz labāki. Kaut arī parastais klases tipa izkārtojums ir 90% skolās. Jo labāka akustika ir, jo labāk grupas darbs un uztvere. B, C tipi ir augstāk, E netik augstu. Ir dažādi šie telpu tipi un iznākums. Un ja jūs skatāties uz skolnieku ieguvumiem, arī to varat papētīt šajā skalā, bet jo tas bija ārkārtīgi noderīgs. Ja jūsu skolotājs ir tādā sliktā situācijā, proti stresa pilns, šis ir Vācijas pētījums, starp citu. Ir korelācija starp skaņas līmeni vai troksni klasē un sirds, es atvainojos, pulsu. Akustiskai uzlabojoties par 10 decibeliem, sirdsdarbība normalizējās, un tas ir ļoti liels cipars un ļoti liela veselības ietekme. Un šis pētījums no Lielbritānijas decibeli līmenis šeit atzīmēts, klases telpas bija vienāds, bet šeit ir neapstrādātas betona sienas, minimāla akustiskā izolācija, un tad aprīkojums saskaņā ar Lielbritānijas skolotāju asociācijas ieteikumiem. Tātad labāka akustiskā kvalitāte tiek nodrošināta šādi. Šeit ir ierakstīta skolotāja balss, un uzlabojoties akustikai, skolotājiem vairs nav jākliedz. Tātad arī skolotāja balss ir jau normālā līmenī. Un šis ir troksnis, ko rada paši skolēni. There's a behavioral aspect here. So the behavioral aspect. So this is the Lombard going the other way from right to left. Un tas ir Lombards tā kā no otras puses reversā Lombarda ietekme. The quality of what the teacher has to play with against the background noise is 18 decibels or 8 decibels. Un šeit ir 8 decibeli, tāpēc, ka ir ļoti augsts fona troksnis, un skolotājiem ir jārunā daudz skaļāk, un to ir ļoti grūti klausīties. Taču šeit Tātad, ejot, piemēram, pa koridoru, tad pēkšņi aizsitas durvis, bet šeit ir kaut kāda amplitūda, un šajā amplitūdā var runāt. Un tad arī tas ietekmē skolēnu iesaistīšanos. Par šo slaidu tiešām ļoti daudz varētu stāstīt, man jāiet uz priekšu. Bet skolotāji, kas... šis skolotājs Simons Smits, kas izmantoja šādu klasi, un pēc akustiskas uzlabojumiem klasē beidzot varēja strādāt grupās. Un viņš bija tiešām pārsteigts, un viņa stāsti, kā viņš pirmoreiz iegāja šādā klasē,
klasē, bag. They knew what to do. They sat, they got ready. Ieejot šādā klasē, skolēni it kā visi paši zināja, kas jādara, visi bija gatavi darbam. Viņš varēja normāli ievērojami ātrāk uzsākt stundu, tad viņš pamanīja trokšņotājus, uz kuriem viņš parasti būtu uzkliedzis, bet tad izrādījās, ka viņi runā par kaut ko nozīmīgu, par kaut ko būtisku. Talking around. Un tad viņš palūdz viņiem pastāstīt par to, ko viņi ir apsprieduši, pastāstīt arī citiem. Respektīvi, viss darbs bija tik ļoti konstruktīvāks. Right, sit down. Nebija vairāk šie mūžīgie aizrādījumi, apsēdieties, aplustiet. So that would be fully inclusive for hearing impaired, but it shows that if you... Un tas būtu arī pilnīgi iekļaujoši klases telpa cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, bet ir arī citi papildu ieguvumi. I forgot to warn you. Aizmirst pabrīdināt jūs. Go back, if that's okay, atgriezīšos atpakaļ, ne, laikam nevaru. If you recognize, because the Vai air jūs are a bit more like an explosion, and laterally atpazināt, kā mainījās skaņa? we have videos of Simon Smith, the teacher's speech as well, and it's very, very Mums ir arī video, kā mainās skolotāju runa. more like an explosion. I recommend. Bet, ja jums ir klases telpa, kur šis sprāgušais balons pēc sprādziena izklausās, tad jums noteikti vajadzētu lūgt palīdzību un uzlabojumus. Tātad, kā mainās šīs skaņas dažādās klases telpās. Klases telpas var būt ļoti skaļas un akustiskā apstrāde, akustiskie uzlabojumi un veiktie pētījumi par skolotāju darbu šādās telpās. Can be very problematic. Un klases telpas tiešām var radīt milzīgas problēmas. We were in the building. They were finding the canteens were the noisiest. Kad skolēniem tika lūgts izpētīt skolu, tad par trokšņainākajām tika atzītas sēdnīcas un sporta zāles. Un klases telpas ne tik ļoti, bet varbūt tas tāpēc, ka klases telpās jau bija kaut kāda akustiskā izolācija uzstādīta. But again, for informal learning or... Bet neformāli, lai veiktu neformālu mācīšanos un tiklīdz skolēni ienāk telpā, ienāk skolā līdz brīdim, kad viņi aizies no skolas, ir tiešām ļoti žēl, ja viņi ir pakļauti šādai trokšņa videi. Un es ceru, ka to varētu uzlabojot šīs trokšņainākās vietas. Un šis pētījums arī ir pieejams. Un ja raugāmies jau pārējot uz atvērto plānojumu, varbūt šī nav vieta, ar ko sākt. Jo šis ir lielisks transporta līdzeklis atpūtai. Šādus var Zviedrijā ieraudzīt. Man uz šoseis man vienkārši bija jānofotografē. Tas būtu ļoti lieliski. Nedēļas nogalē, varbūt vienai naktī, jo droši vien pārāk labi negulēsiet tādā. Un otrkārt arī ir milzīgs degvielas patēriņš sliktā aerodinamiskuma dēļ. Bet vai šī nav laba doma? Šāds var būt arī atvērtais plānojums, ja tas nav pietiekami labi izveidots un ja tas nav ilgtspējīgs. Arī šis nav ilgtspējīgs risinājums dzīvošanai, bet lielisks plāns nedēļas nogalē. Un tas ir arī kompromiss, jo arī braukšana nav ļoti laba, ļoti ērta. Un tā ir arī tā bīstamība, ko rada atvērtais plānojums, jo realitāte ir tāda, ka visu laiku var justies kā kemperī šādā plānojumā, un tas nav labi ne skolēniem, ne skolotājiem. Tāpēc ir tiešām jāievēro piesardzība, cik atvērts tad plānojums var būt. Kā sākuma punkts, daudz skolas tiek pārplānotas, lai vislabāk izmantotu koridoru, telpas un visas pārējās.
Bet šeit ir jāievēro piesardzība. Got a couple of examples. Un mums ir vairāki piemēri Breakout space. Great studies šajā zaļajā atpūtas sociālajā what would telpā, what could you do and how could so she's looked at kas šeit ir pētīts, circulation patterns, the flow, the kādas ir cilvēku plūsmas un kā šo zonu varētu sadalīt, lai izveidot tādus mājīgus stūrīšus. Tas ir labs sākuma punkts. Un tad pētījums no Vācijas skolas. Mēs šai skolai sekojām 10 gadus, un mani kolēģi šeit veic akustisko plānošanu, projektēšanu. Šis ir from one classroom. Šis ir viens stāvs, Something educationally open. Jo gribēja izveidot atvērto plānojumu, bet akustiski nācās to noslēgt. Jā, atvērts plānojums, izglītības vajadzībām atvērts, bet ir pārāk daudz traucējumu akustisko šādā veidā. Taču šeit For transparency with the solid partition. ir izmantots mēbeles kā skaņas aizture. Space, no doors, so you Tātad šeit nav durvju, and the sound does travel. But the un skaņa, protams, pārvietojas, bet šī skaņas aizturēšana ir tik ļoti efektīva. it travels. Whoops, I'll just come back. The sound outdoors, the way it travels is on this slope, and it holds up in this space. Un skaņa paliek šajā telpā, pateicoties tādam kā skaņas atstarošanai. Es šeit negribu ieslīgt tehniskās detaļās We really want vai ciparos, bet mēs gribējām saprast, kāpēc tas tā labi darbojas. Un gribējām izskaidrot cilvēkiem, so that you kāpēc nedrīkst izmantot tādu 100% atvērto plānojumu, kāpēc ir nepieciešams šādas skaņas aizturēšanas konstrukcijas. think of sound waves like water. Un tas šeit var vilkt paralēls, piemēram, ar ūdens tilpnēm. There's no door, Tātad šeit nav durvju, bet kāpēc are not broken up. laivas ir drošas pēc vētrām? Tas ir tāpēc, ka ir pareizi izveidots šis norobežojums, un Scattering, tieši tāpat notiek arī ar skaņu. and that makes a huge difference. Un tas ļoti maina lietas. Un jau iepriekš tika pieminēts, We thought about this because, of course, un mēs par to domājām, jo izglītības ziņā mēs vēlējāmies šo atvērto plānojumu. they put these transfers on all the windows so that Uz logiem arī tika izvietotas šīs konstrukcijas, un līdz ar to arī skolēni pie soliem nav redzami head teacher shoes, they might know the sound. no of the head teacher shoes. ārpuses. I would know the sound. But Un, protams, var atpazīt skolotāju apaus vai kaut ko skatoties, bet šādā veidā cilvēki skolēni pierod pie tā, ka notiek cilvēku kustība un vairāk nekoncentrējas uz to tik ļoti. Viņi pierod, ka cilvēki staigā apkārt, un tas vairs nenovērš viņu uzmanību. really well. Un šķiet, ka tas tiešām ļoti labi darbojas. And then just in essence, without complicating it with numbers, because it is about a feeling. Un es tiešām negribu jūs apgrūtināt šeit ar skaitļiem un tehniskām lietām, bet vēlreiz paralēls ar ūdens tilpni, ar ūdeni. And disruptions, then that's a good way. So just thinking in terms of Vienkārši domājot tādās kategorijās kā par dambjiem, lai laustu viļņus un but that's no good if you've got little boats in a harbour. varbūt surfotājiem tas patīk, bet mazajām laiviņām ostā tas varētu būt diezgan bīstami. Difficult. Kopsavilkumā ir ļoti grūti pateikt, kas ir 100% pareizais risinājums, bet es domāju, ka ir labs Traditional school spaces. labs iemesls, lai atļautu, lai nodrošinātu skolēniem šādu iespēju pārcelties uz atvērtu vidi. And the schools we've been following for 10 Un skola, kam mēs sekojam jau 10 gadus, arī tas ir Nīderlandē, un pēc 10 gadiem viņi vēl joprojām kaut kāds pārbūves veids
as I'll come on to. Un viens no iemesliem, kāpēc viņi to dara, ir Leadership. So 3, 4, 5 years, and when the head changes, saistīts ar vīziju un vadību. Skola var strādāt 3, 4, 5 gadus, un kad mainās vadība, tad mainās komanda, kā skolotāji respektē viens otru, kā viņi kopīgi izmanto telpas. Un ja šajā telpā ir kāds dominējošs vai ekstravertāks skolotājs, tad viņš savu klasi vedīs tur, kur viņam gribēsies, kur viņam liksies pareizi, un pārējie varbūt atkāpsies. Tātad jārunā par kopējo vīziju, par vadību, līderību. Protams, ir jāņem vērā arī veselības, labūtības aspekti, jāraugās, kā skolēni un skolotāji jūtas gadu no gada, un tas ir lielā mērā atkarīgs arī no kultūras. Safety first, it's quite okay. Tad drošība pirmajā vietā. But we planned that one, so it's nothing to Jā, šādi uzmanības novērsēji var parādīties vienmēr. very much culture dependent, and I think it's fun. Lielā mērā tas ir atkarīgs no kultūras. That was a good experiment. It got to top speed halfway down, and it didn't. Nu, šis bija labs eksperiments. After that, and we all knew it was safe, and we carried on, and it was fine. Un mēs visi zinājām, ka nekas traks nenotiek, un mierīgi turpinājām strādāt, turpinājām prezentāciju. Tātad jādomā, kādu kultūras, kādu vidi mēs gribam veidot, un kādā vidē mēs gribam mācīt un mācīties. So very much about activity-based. Tas pieeja lielā mērā balstīta uz aktivitāti, un arī dizains projektēšana ir balstīta uz aktivitātēm, uz darbībām. Tur ir tik daudz mainīgo, kas ir jāņem vērā. There's a good chance we can find a harmony. Bet kamēr, ja vien visi iesaistās un domā par to, ir ļoti liels izredzes panākt labu harmoniju. But going beyond minimum compliance will always reduce the sound a bit Un more. Effect on behavior. vienmēr izdarot kaut ko vairāk par minimālu prasību, to pastāv iespēja, ka būs labāks rezultāts. Where you might add music or something like that. And then Un will support broader inclusion. tas viss atbalstīs arī plašāku mērogu iekļaušanu un papildu mācīšanās vajadzības. Thank you very much for your time. Paldies par man veltīto laiku. I have a slide just to leave you with some things. Man ir vēl viens slaids, ko es gribēju jums parādīt, kas varētu būt piemēri, kas jūs varētu interesēt. Kādi jautājumi? Jā. I will. Diemžēl tulki nedzird jautājumu, ja tas nav uzdots mikrofonā. That's a great question. Lielisks jautājums. We Ko can jūs varētu darīt? show some videos, but Mēs varētu parādīt video, add acoustic treatment quickly. un ja nav iespēja ātri veikt šo akustisko apstrādi, izolāciju izmantot, ir šī studiju lietotne, mācīšanās lietotne. On ear defenders, and that's fine for a short space of time. People might put Īstermiņā var izmantot kaut kādus skaņas slāpētājus, austiņas. circumstances, but if Es nezinu, par kādiem apstākļiem konkrēti jūs runājat, bet ja skolēni ir vidē, kas ir pārāk skaļa, sounds, and this was co-developed with a company, the Sound un Agency. šī lietotne ir izstrādāta kopā ar attiecīgu uzņēmumu, kas nodarbojas ar šādām and lietām. write a report, but I can't do that with my own music because I start listening to my own music. So that could be something. There's different techniques that have been Ir mentioned dažādas today. jau šodien tehnikas, par kurām jau šodien runāju, kas tika pieminētas, un tās vienmēr ir vērts izmēģināt. However, you can always Un vienmēr
try and work in a var mēģināt un positive way. And I think sharing darboties konstruktīvi, pozitīvi. We don't really want to be in this noisy environment. Mēs nevēlamies atrasties šādā trokšņainā vidē. Un tas nav stāsts par to, lai pateiktu, ka jums ir jābūt klusiem. Šādas telpas izveidošana un iedvesmošana, dalīšanās ar to. Asking for the kind of co-agreed rules. Un mēģināt vienoties par noteikumiem, tātad par šādu luksaforu, bet tas tad būs visu laiku arī jāatkārto, lai būtu laba akustika, tad visu laiku ir jādomā par šiem aspektiem, tas nav ilgtspējīgi ilgtermiņā, bet šādas tehnikas īstermiņā varētu izmantot, teiksim, vairākas dienas, vairākas nedēļas, ne jau ilgāk. Thank you. Paldies. Thank you. There is one more question. Sorry, I didn't see it. Vēl viens jautājums, kur diemžēl nebija pamanījusi sākotnēji. First of all, I would like to thank you for Vispirms paldies par šo lielisko prezentāciju. two questions. Un man ir divi jautājumi. Vai jūsu pētniecības komanda jau ir izstrādājusi ideālo sapņu mācīšanās māju dažādiem vecumiem, sākot no sākuma skolas līdz universitātes līmenim, un arī rīkus, ko varētu izmantot kā akustiskās palīgierīces, izmantojot tos kā mācīšanas sistēmu, kas nodrošina jaunu situāciju gan skolēniem, gan skolotājiem. Iepriekš jau tika minēts par akustikas izmantošanu fizikā. Domāju, tas ir lieliski. Ja ir iespēja iesaistīt skolēnus, un es atceros, kā tas bija Melburnas universitātē, kur arhitekts, kurš kā arhitekts studēja doktorantūrā, un es varētu atsūtīt dažus piemērus, kur viņi paši sev radīja tādus izaicinājumus, kā vienkāršot lietas, kā vienkāršotus risinājumus atrast. Un ir tik daudz vienkāršu lietu, ko var darīt un saprast, kādas izmaiņas tas nodrošina. Tātad, cik cieta grīda un arī kādi ir krēsli. Un mums ir arī golfa bumbiņas, protams, un ceru, ka arī šī tenisa bumbiņa kalpos par iedvesmu. Nu, kur tad nonāk šīs izlietotās tenisa bumbiņas? Tās būtu jāsavāc īsās izmestās, jo tās tiešām ļoti noderīgas. Varbūt tas nav perfektais ilgtermiņa risinājums, bet tas tiešām ļoti lielā mērā izmaina situāciju. Troksnis ir negatīva parādība. And they could maybe take some homework back to their homes because nu, tas varētu būt mājas darbs, jo pretējais labai akustiskai videi runāšanai ir slāpējošā telpa. Un, piemēram, kad mana meita dzied dušā, tad viņa, kā arī Anna, pat izklausās.
Bet arī šeit var aizņemties mācīšanās aspektus. Nevis tāpēc, ka tu saproti, bet lai arī var iztulkot visiem pārējiem, tas ir no tādas iekļaujošās perspektīvas. Thank you for this discussion, because I think that what I got from Tas, ko es paņēmu no šiem jautājumiem un šīs prezentācijas, nākamgad būs 2 konkursi. Viens būs skolēniem un viens būs jauniešiem par šiem inovatīviem risinājumiem, digitālajiem risinājumiem un arī vides risinājumiem. Tā kā gaidīsim jūs arī nākamgad. Tad es braukšu uz ilgāku laiku. Jā, noteikti. Kā mēs uz to raugāmies, tad varbūt mums arī mūsu izglītības līderiem, izglītības vadītājiem vajadzēs šo pasākumu. Vajadzēja dzirdēt arī skola 2030 plānotājiem un veidotājiem. Ja, ka tieši šis posms, tā kā ejot uz taktikām un neizdomājot stratēģiski un neizplānojot vidi, kā tas būs, un nepielāgojot vidi, faktiski jūs kā pedagogi un arī kā izglītības līderi, jūs esat pēkšņi nonākuši tādā milzīgā plaisā, no kuras ir ļoti grūti tikt ārā, jo tāpēc, ka mēs skrienam kādiem notikumiem un efektiem pakaļ.